Daugavpili darba vizītē apmeklēja Latvijas konsulāta Vicepskā vadītājs Uģis Skuja. Tikšanās laikā pilsētas domē tika pārunāta Latvijas dienu rīkošana Baltkrievijas republikā. Ievērojot tradīciju, šis pasākums notiek mūsu valsts neatkarības dienas svinību laikā. Katru gadu Vicepskā tieši Daugavpils ir pilsēta, kas pārstāv Latviju, aicina uz koncertiem un izstādēm. Parasti gan zāles, gan izstāžu zāles, gan koncertu zāles bija piepildītas. Ja? Tur nāca arī tie latviešu kopienas pārstāvi Vicepskā, ja? Un arī Vicepskas iedzīvotāji, kas tiešām apmeklēja šos koncertus. Tas bija patīkami gan mums, gan arī es domāju, ka Vicepskas iedzīvotājiem tādā veidā stiprinot mūsu sadarbību. Sadraudzības pilsētā ir paviesojušies gan akordeonistu un simfoniskais orķestris, gan folkloras kolektīvi un solisti. Šogad Marka Rotko mākslas centrs plāno aizvest uz Vicepsku mūsdienu Latgales ķeramiku. Tomēr sadarbība starp pierobežas reģioniem nenotiek tikai kultūras jomā. Ir dažādi formāti, gan pasākumi, gan sporta sacensības, gan dažādi festivāli, kur piedalās gan no Latvijas, gan no Baltkrievijas puses. Tādā ziņā pašvaldību sadarbība ir ļoti optimāla. Kā zināms, starp mūsu valstīm ir noslēgta vienošanās par pierobežas zonas iedzīvotāju vienkāršoto robežas šķērsošanu. Daugavpils domē pagājušajā gadā dokumentus noformēja 6120 cilvēki, bet šogad 8 mēnešos jau 6072. Kopš vienošanās starp Latviju un Baltkrieviju spēkā stāšanās brīža Latviju ir apmeklējuši aptuveni 5000 Baltkrievijas iedzīvotāji, bet no Latvijas puses apciemot kaimiņus ir devušies aptuveni 30 000 Latgales iedzīvotāju. Konsuls uzskata, ka to ietekmē juridiskās problēmas, kas ir jārisina Baltkrieviem, izbraucot no ārzemēm, un arī tas, ka pierobežas pilsētu un ciemu iedzīvotāji var noformēt dokumentus tikai Vicepskā. Tomēr Latvijas diplomāts ir pārliecināts, ja pieaugs interese no Baltkrievijas iedzīvotāju puses, tiks atvērta Latvijas pārstāvniecība arī Braslavā.